Mans biznesa hobijs vai hobija bizness, kā to lai labāk nosauc, ir pirmkārt ir šokolāde. Esmu šokolādes meistare. Tas ir ziemai. Un vasarai jau 3. gadu ir gelato tipa saldējums, tātad itāļu tipa saldējums, ar ko es tagad cenšos iepazīstināt visus, kam garšo saldējums un kam gribas, lai viņam garšo. Gelato ir vairāk kā, angliski viņš saucās artisan. Īsti latvisku tulkojumu šim vārdam es neesmu atradusi. Tas varētu būt tāds mazu apjomu amatniecisks saldējums, teiksim tā. Tātad viņš netiek ražos rūpnieciski, katra porcija ir samērā maza, no 2 līdz kaut kādiem varbūt 10 kilogramiem reizē. Man ir tikai 2 kilogrami vienā piegājienā. Gatavoju es viņu pati. Katrs sīkumiņš, kas viņam tehnoloģiski pienākās, man ir atstrādāts, un es viņu ļoti precīzi un rūpīgi arī ievēroju. Kas vēl viņam ir īpaši viņam ir tas, gelato šim te manējām ir apmēram 50 līdz 60% piena, kas nāk no mūsu pašu ģimenes saimniecības. Te es cenšos braukt pa pilsētas svētkiem, gan pamatā tas ir pa Vidzemi, nekur tālāk mēs nebraucam. Man ir tas saucamais food trucks, kur es piedāvāju saldējumu, es cepu vafeles, 4 veidu pankūkas, man tur ir kafija. Nākamgad būs arī mīkstais saldējums, tas soft gelato saucamais, kur novelk kloķi un pielīst. Un tad var, protams, internetā, ja kāds grib, var pasūtīt, es varu iepakot kaut vai 5 kilogramus, varu iepakot un sarunāt, aizvest, un tad būs visu ziemu ko ēst.